pārstāju lietot ketamīnu, jo klačmans man dod labāku kaifu. Klačmans man iemācīja mizot kartupeli, bet tagad es mizoju banānus. Klačmans ir mans dzīves resurs. Vēlos noklausīties epizodi ar saimnieku un izvēli, jo viņa tāda Endīgs kakmanis. Katru rītu pamostoties klausās to podcastu. Klačmans, the last person alive. Mamākais hitrožops Latvijas kumzītāju apvienībā. Sveicināt visiem apakaļ Klačmanas epizodē. Tātad, tajā brīdī, kad iznāk šī epizode, ir pagājis gads kopš Klačmaņas sākuma. Tātad, jā, šī ir gada jubilejas epizode 19. Vai, tā kā gandrīz izspiedām dvačuku, bet nekas sajies. Tātad, viena lieta par šo podcastu vienmēr bijusi tāda, ka ir divi tēli, kur tiek pieminēti nepārtraukti. Saimnieks un izvēlīgais. Un beidzot ir epizode ar viņiem. Lūdzu, stājieties priekšā. Hello! Jā, es esmu izvēlīgais. Man ir cik gadi? Cik tev gadi? 19. Mans īstais vārds ir Kristians. Es nezinu, kāds tavs vārds. Nekad neiepazīstināju sev. Izvēlīgais. Jā, kopā ar saimnieku mēs esam vienā laivā. Mēs studējam vienu to pašu programmu. Pēc tam saimnieks mums iepazīstinās arī tālāk ar to, ko mēs studējam. Jā, sveiki. Es esmu saimnieks. Un mans īstais vārds ir Edvards. Un patiesībā es piedzimu ļoti agrā vecumā. Un studēju medicīnu. Pirmais gads pašlaik. Un prieks būt šeit. Paldies, ka pasauc, Andy. Paldies, ka uzaicināji. Jā. Pie saimnieku. Jā, pie saimnieku. ne par velti tādu iesauku. Zini kā, nav pieejamas vairāk tās epizodes, kuras principā paskaidroja, kāpēc jums tādas iesaukas. Varbūt jūs varat pastāstīt, kāpēc jums tādas iesaukas ir. Jā, šī diena arī ir šausmīgi perfekts piemērs. Tātad mēs izvēlējāmies tā kā, ko ēst, viņam pie saimnieka. Parasti saimniekam un Endijam tas aizņem, māks 5 minūtes. Es varu tajā veikalā stāvēt 15 minūtes un domāt, kas būs mana labākā ēdienreiz vai kas man būtu labākā opcija šim vakaram. Un viņiem ir jācieš, diemžēl, bet viņi ir vismaz pacietīgi. Mēģinām. Es mēģinu vismaz, bet... Zini kā, mēs to pieņemam tāds, kāds tu esi. Paldies. Jā, šī ir ļoti iekļaujoša draugu grupiņa, tā kā, jā, ļoti pateicīgs jums. Jā, nav par ko. Bet, jā, cīp. Ciešam, bet izciešam. Var sakot, kādēļ es esmu saimnieks. Mums tāds prikols, kad mums ļoti bieži notiek pasēdēšanas vai kaut kādi, it īpaši pēc kaut kādiem tusiem, mēs tā kā mēdzam maukt vienkārši trietā pie manis, jo man dzīvoklis tā kā, man parasti sanāk tas, ka tā kā diezgan bieži brīvs dzīvoklis, tādēļ es varu tā kā hostot kaut kāds nelās pasēdēšanas, un tādēļ es saimnieks vienkārši nezinu. Tā Endijs izdomāja vienkārši, bet jā, šodien arī šo ierakstu veidojam manā saimniecībā. Jā, mums vispār bija Lost epizode. Mēs bijām vasarā ierakstījuši epizodi. Jā, nē, tu nebija. Es nebiju, bet es atceros, ka es viņu klausījos. Un tad bija vienkārši... Nē, es viņu nekad neizlaidu. Nē, bet jums bija 2 tā epizode. Nē. Bija. Kas? Fake epizode. Tā, tā nav.
ja tu domā tā viena epizode, kur Endijs bišķi dīvaini skan, tā īstenībā bija, tas īstenībā Nē, viņš nu tā kā, bija saaugstējies tas nav tajā baigi, epizodē. tā kā, ko turēt klusumā, I guess, jo tā kā tā epizode nav pieejama. Neviena solo epizode vairs nav pieejama. jā, Varbūt tiem pareizi. cilvēkiem, kas viņu nav klausījušies, Endijam bija situācija, kur kas tev, tā kā tu vienkārši padirži kaut kādu audio failu, un tad bija vienkārši pa vidu kaut ko saimnieks runā, un vienā momentā Endijs, es padirzu audio failu. Jā. Viņš tā kā, viņš ierakstīja to epizodi, es tā kā ierakstīju, kā viņš ieraksta. Un tad es pēc tam klausos to epizodu un dzirdu, pēkšņi pārāvās tāds, es tā kā nejauši uzspiedu tā kā stop recording. Un, man liekas, tā kā, tā tas arī notika. Bet mums bija epizode, ka mēs ierakstījām divatā, ka mēs reāli runājām ar viens otru. Un tur bija baigais čakars, jo tur bija ļoti skapts setups. Viņš runāja manā telefonā, es runāju tā kā Miķī, kas man pie kompja. Un es pēc tam centos saukt tos audio kopā un izgriezt viens otru balsi no tiem celiņiem, lai viņi ir atsevišķi. Bet nevarēja. Vai nu es tā kā ļoti smagi papisu audio kvalitāti, vai vienkārši mēs pārklājāmies, tāpēc beigās tā ir tā kā lost epizode. Nu, nekas, es domāju, ka tu esi arī tagad savus operatoru kaut kādas iemaņas attīstījis. Nu, sāksim ar to, ka man ir actual setups Jā, priekš podcasts, jā. tā kā vismaz man ir Miķi ar interfejs, ka visi ir atsevišķos celiņos. Zini, kā tagad atminies, kā tagad tu sāksi šo podcastu. Jā, humble beginnings. Kaut vai šitas ir tā kā humble middle point. Nē, bet vispār pieminot to lost epizodi, viņi jau no paša sākuma šķita cursed un tā kā tiešām nolādēt. Jo te, kad mēs sākām viņu ierakstīt, tavs Miķis vienkārši nogāzās no datora. Jā, ne jau Miķis, man bija statīvs. Mēs sākām epizodi, es apsēžos, man vienkārši statīvs uzgāzās. Jā, tieši tajā brīdī, kad mēs sākām. Un vēl viena labākā daļa, ja nemaldos arī pašās beigās, tas Miķis atkal. Kaut kādā beigu punktā viņš arī tā kā nokrita vēlreiz, jā. Jā, tas bija kaut kas tāds. Ziniet, man likās, ka varbūt mēs varētu arī pastāstīt, kā mēs trītā vispār iepazināmies, jo tas ir arī, manuprāt, tāda nozīmīga lieta, jo šobrīd... Jā, īstenībā. Jā, vienkārši tā kā kontekstualizēt tā kā mūsu attiecības, I guess. Sāksim ar to, ka mēs esam homoseksuālās attiecībās trietā. Poli. Viņas ir poli. Mēs varam tā kā arī iečekot citus partnerus. Exactly. Nē, poli, ka mēs tā kā, kad ir vairāki, tā kā... Nē, bet bija arī tas polyamorous, ka tā kā... Nē, tu domā, polyamorous, ka tu esi tā kā vienmēr, jūs tā kā 3 vai vairāk cilvēki, bet jūs tā kā sarunājat to, ka jūs visi savā starpā esat kopā. Nē, varbūt tur jau var būt open relationships arī, man šķiet, bet, tas preference. Mums universitātē ir tā, ka mēs viens ar otru, tā kā mēs mācāmies no 8 no rīta līdz 10 vakarā. Vienkārši visu laiku, tā kā mācāmies, un cilvēki jau ir tā kā izveidojuši joku par to, ka mēs esam attiecībās. Mēs vienkārši tik daudz laika pavadam kopā, bet neviens vēl nezina par Endiju. Jūs vispār neviens neteica, tā kā neprasīja, vai jūs neesat tā kā šitie radinieki? Jā, mēs skaitām, jo mēs esam tā kā šausmīgi līdzīgi, tā kā pēc izskata. Apparently, es to pilnībā neredzu. Bet ir tā kā cilvēks, zin kā, ka tu tā kā pirmo reizi saties tas cilvēks, tāds, viņi noteikti ir kaut kādi dviņi vai kaut ko. Mēs esam cik, tagad ir 13 vai 14 reizes jau gada laikā. tā ir tā kā šausmīga statistika. Nē, es atceros, mēs vienreiz aizgājām uz Moku, un tur tā kā vienā vakarā 2 reizes bija. Mums bija tā, ka mēs aizgājām vienreiz uz kaut kādu alternatīvo koncertu. Man liekas, tur mēs savācām tā kā rekordu, kas bija antirekords, 5 līdz 6 reizes, man liekas. Tā kā katrs cilvēks, kur tu jauns satiec. Jūs esat dviņi vai kaut kādi brāļi, jūs esat šausmīgi līdzīgi. Bet atkal, man ir brālis, un tā kā mēs vispār, tā kā sejas ziņā, varbūt mēs esam tā kā kaut cik līdzīgi, bet, izskat ziņā. Man liekas, jums vairāk tā sejas forma. Jā. Bet tā kā detaļās vairs baigi, nē?
Mums tajā Jā. brīdī arī bija ļoti līdzīgas, tā kā, tā kā matu griezums arī jā. mums bija ļoti līdzīgs. Un, Jā. bet jā, tagad aizgāju pie friziera, tagad kaut cik uz kaut kādu brīdi laikam nejauks. Bet, Bet jā, turpinot atpakaļ pie tā, kā mēs vispār satikāmies. Mēs kopā ar Endiju gājām vidusskolā kopā, un tur arī bija interesanta situācija, jo es pats gribēju studēt medicīnu, bet man sākumā pieņēma tajā skolā, kurā mēs gājām uz ekonomikas novirzienu. Un jā, un es atceros, ka tā kā pirmo nedēļu es vispār pat neierados skolā. Nē, tā nebija gluži pirmā nedēļa. Bija tā kā Tāds intro. ceturtdiena, Jā, pirmais, jā, jā. otrais datums. Mums tā kā bija kaut kāda piekdienā, kaut kāda orientēšanās pa Agenskalnu. Jā, Un tad bija pirmdiena. Tad tu vēl nebija, jo es atceros tieši tajā pirmdienā es tā kā ar Markusu un vēl par citiem klases biedriem jau kaut kā sāku iečilot, ieķer kaut kādu vaibu. Tā kā šitie varētu būt cilvēki, ar kuriem es tā kā pavadu Jā. savu ikdienu skolā. Un tad nākamajā dienā, otrdienā, es tevi satiku pirmo reizi. Tas bija tāds mystery charakters, kurš Jā, jā. neparādījās. tā kā es atceros ļoti labi, ka tā bija fizika. Jā. Tā kā, un, tā pirmā reize, kad es ierados, es tā kā, es reāli nezināju, ko sagaidīt. Un es atceros, ka es iesēdos tajā kabinetā, un es skatījos, es nezinu, kāpēc, bet man tas tā kā pirmais impressions par Endiju, kas man bija, ka viņš ir baigais loudmouth, un ka viņš ir tāds pimpis, ka es tā kā viņu Man liekas, vēl nevarētu nokavēju pacist. tajā rītā. Jā. Tas tā kā nepalīdzēja manam keist. Jā, un es tā kā sapratu, ka, shit, tā kā, jā, es nezinu, ar ko es tā kā draudzēšos. Un tad, jā, un kaut kā sanāca, ka es aizgāju uz labierīcībām, un, Tik zolīt to pasaki. jā, Labierīcībā. es nezinu, toalet labierīcība, whatever. Čurāto. Kakā tev, brāc. Un jā, un mēs kaut kā, jā, un Endijs viņa jautā, kur tu biji visu šo laiku? Atpūtos. Tā arī bija atbilde, ko es saņēmu. Atpūtos. Un tā bija pirmā reize, ka mēs tā kā, tā kā kaut kā aizsākāmies tā, un mēs kaut kā sākām runāt. Un es sapratu, tas par Endijs ir tāds tīri okei, tā kā tāds čalis. Nav tik traki, kā es domāju. Un jā. Vispār, tas man atgādināja, es biju kaut kad runājis, tā kā pirms dažiem mēnešiem ar čomu, un viņš man teica, tā kā, ka man ir tā kā ļoti žosks acu skatiens, tā kā reāli, tā kā bais skatiens brīži, tā kā grūti nolasīt. tā kā ķipa. cold, tā kā Jā, cold tā kā tāds ice cold motherfucker. Un viņš saka, tā kā ir tas, vai ne, vizuāli es tā kā esmu diezgan atbaidošs, bet tad viņš saka, ka, kad es sāku runāt, tad ir uzreiz chill. Ķipa uzreiz sapratu, šitas čūbas chill. Man vienkārši izskatījās, ka tā kā, tā pirmā reize arī bija tā kā, viņš tā kā grib krūtākais tā kā čals ciemā, pat nevis klasē, bet ciemā, un tu tā kā tu to redzi. Un tad mēs tā kā sākām runāt, un tad sapratu, viņš vispār ir ļoti nozemēts cilvēks. Un tas tā kā vispār, tas perception man par tevi bija. Man liekas rēcīgi arī ir tas sākums, jo tā kā, tu teici, tā kā, es nebūšu tas cilvēks, ar ko tu runās, bet tā kā esmu vienīgais no vidusskolas pa lielam, kas tev ir palicis, un tu man arī. Jā, tas ir, bet tas stāsts, kā mēs pie Edvarda nokļuvām, mēs ar Endiju kopā. Jā, mēs uzsākām grupu. Jā, mēs uzsākām grupu. Mēs baigi čakarējāmies ar sastāvu, un tad mēs izlikām tā kā sludinājumu, ka mēs meklējam gan ģitāristu, gan basistu. Iepriekš mēs bijām trīpīs. Es biju ģitārists, dziedātājs, un izvēlīgais bija bundznieks. Vārdā arī saukt. Jā, Kriksis. Es uzspridzināšu šeit. Jā, Kristians mums bija bundznieks. Un mums bija basists. Mēs mainījām 2 basistus, mēs meklējām jaunu sastāvu 3. reizi jau. Un jā, mēs atradām ģitāristu un basistu. Un Edvards mums bija ģitārists. Kā tev bija, Edvard, atnākt? Pirmo reizi tā kā uz mēģinājumiem, tā kā lēnām iepazīt mūs. Vēl arī, tā kad es sāku spēlēt ģitāru kaut kādā 10. klasē, laikam. Tad kādu gadu tā es gāju arī uz nodarbībām. Un kaut kā bišķi pamācījos un izdomāju pievienoties skolas ansamblim, jo tā kā mēs izdomāju tā. Un
Jā, tur arī daži mani klases biedri arī bija. Un, tad es Instagramā redzēju sludinājumu, ka jūs meklējat ģitāristu. Un es tāds domāju, labi, gan būtu stilīgi izmēģināt. Es jau sen arī gribēju grupā spēlēt. Un vienkārši tā kā ļoti ilgi baidījos. Par namiķi. Alo? Halo, 1, 2, 1, 2. Nē, es izrabījis mikrofonu. Tev viņš ir on? Nahujā viņš neiet pēkšņi. Alo? 1, 2. Runā miķi? 1, 2, 1, 2. Nē, ir, ok. Sorry, jā. Un es pievienojos skolas ansamblim. Un tad sludinājums, un es uzrakstīju Endijam. Un viņš man pajautāja, kādas mūziku klausos. Un es zināju to, ka tiklīdz es pateikšu, ko es klausos, paļabom padomās, nē, šīs lēma fujiks neņemsim. Un tad es sadirsu, ko es klausījos. Jā, es pilnīgi, es reāli sadirsu. Es tās dziesmas vispār neklausījos, jo es iedomājos, ko tu varētu klausīties. Man ir jāatrod tagad, ko tu rakstīji. Šis ir, drops. Tev tas nepatiks. Tev tas nepatiks. Ko tu tur rakstīji? Es atceros, mēs tā kā ar Endiju skatījāmies tos kandidātus, mums likās, šis ir tā kā perfect fit. Nē. Laikam uzminēju. Kods AC/DC. Man liekas, jo es atceros, ar Edvardu bija ļoti šaubīgi sākumā, kad mēs sākām spēlēt. Mēs, protams, no sākuma kā grupas biedri tev arī vērtējām. Arī tā kā cilvēcīgais faktors, protams, kā būtu sadzīvot. Bet es atceros, sākums bija diezgan šaubīgs. Es jau vienīgais tā kā jauka cerība. Kristiāns un Renārs gribēja mēs stārā tevi. Jā. Bet arī, es nezinu, varbūt tas man ir tā kā pašam personīgi kaut kas ar to pirmo tā kā skatienu cilvēkos. Nē, tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem vispār, ka tu Ok. Tu uzrakstīji pārsvarā alt-rock, Deftones, Dead Kennedys, The Clash, The Smiths arī. Nē, The Smiths es klausījos, bet tā Let's break it down. Deftones, fine, ok. Bišķi tāda metāla ietekme. Dead Kennedys, neklausos punku. The Clash, neklausos punku. The Smiths, fuck Morrissey. Nē, tas gan. Bet, kad es to uzrakstīju, un tad pateicu, mauc uz VG studio. Un, Very good studio. Un es atceros, ka es palapoju studijā, un es tāds, šitas ir crazy, es pirmo reizi esmu tā kā reālā tā kā studijā, kur tā kā cilvēki darbojas ar mūziku, un es tāds, wow, šitas ir inčīgi, un es tā kā gaidīju tajā gaitenī. Un, ja nemaldos, un tā kā atvērt to telpu, kur mums vajadzēja tā kā iet, mums iegāja iekšā, tas bija pirmais, man šķiet. Un tad jūs visi polapojāt. Un es satiku Endiju, es ar Endiju pirmo tā kā sabazarēju, un tad polapoja Kristians. Un to es atcerēšu uz mūžu, viņš tā kā polapoja pie manis, un viņš tā kā, viņš izskaties, it kā viņš kaut kāds, tā kā, tu man devi tādu vibe, ka tu kaut kādām baigām darīšanām polapoji, tu tāds baigi, tu atnāc, tāds izskaties bišķi neapmierināts, arī atceros, un es tāds tā kā sasveicinājos tevi, un tu tāds tā kā gāji uz bungām, es tāds iedomājos, ok, es sapratu, kā šitam vibes notiek. Endijs ir tas tā kā piezemētāks. Jā, kā piezemētākais, tas mediātoru tipu fujiks. Jā, voice of reason. Jā, un es tā kā sapratu, labi, ja man ir kaut kādi jautājumi, es bazarēšu ar tevi. Ar Kristiānu. Ar Kristiānu, es to viņu, es vēl tur nav jēgas. Tu biji eņģelītis uz viņa plāca. Tāds baigais tur, tā kā energy balance tur gājiens. Un jā, un es sapratu to, un Kristiāns ir tas tā kā tas mean guy, tas tā kā bad boy. Tas tākais bundznieks, nezinu kā paskatīties, tas tā kā hot-headed bundznieks. Stereotips vienkārši. Un es atceros, ka mēs spēlējām, nospēlējām Kas esmu, un šķiet to dzies. Kaut kāda ļoti simple. Jā, to es atceros, mēs spēlējām Kas esmu, un tur bija ļoti simple akordi, jā, safe nospēlēju, un es biju tik tādā stresā, jo man reāli bija tāda nojausma, ka jūs bijāt tā kā reāli tā kā nopietna tāda grupa, kas tā kā
ļoti bieži uzstājās. Jūs arī tā kā posta Instagramā, kā jūs bijāt koncertos. Tad, ok, Mums šis ir bija, serious. 3. Un es tāds tā kā, I cannot mess this up, tā kā, I need to lock in. Un Bet es domāju, vairāk bija tas, ka mēs vienkārši ielikām tā kā nopietnu attieksmi klāt. Tā kā bija arī tas hangout tā kā elements mēģinājumiem, bet galvenokārt mēs atnācām izdarīt darbu. Vai ne? Jā. Mums bija mērķis uz mēģinājumu parasti. Jā. Un tad, mēs sākām spēlēt, un es sapratu, ok, es tā kā stresēns, es tā kā nevaru baigi paspēlēt. Un tad Endijs man pajautāja, vai es varu to tur, es nezinu, kā sauc. SAS2 kordu. Un es zinu to, ka tas bija tā kā, ģeņu tāds ļoti sarežģīts. Un es atceros, es tā kā tieši pirms tam spēlēju dažus The Police dziesmas, un tur vajag tos uz 2 kordu. Jā, tu man ļoti patīk un pārsteidz, ka tā kā tu mācēji to, un bija tāds fuck yeah. Jā, un man liekas, tas bija tas moments, kad tā kā es sapratu, ok, moška es viņiem iepatikos, nezinu, tā kā. Un tad, mēs nospēlējām bēgu prom, un un pēc tā mēģinājuma bija Never heard of them again. Un tad that's where the story ends. Nē, bet es atceros to pirmo iespēju par saimnieku. Man bija tā, ka kā bundziniekam man tā kā ritmu izjūta ir tā kā pats svarīgākais. Man ir tā kā tīri vienalga, kā viņas akordi tiek nospēlēt. Man ir tā kā svarīgs ritms. Un es laikam to ritmu izjūtu, no Edvarda nebija sajūtas. Man bija tāds tā kā, Jā, tas arī makes sense. Tā kā čoks tomēr tā kā bija apdirsies tajā brīdī. Jo mēs jau Renāru bijām mēģinājuši kaut kādas 2 reizes, plus mēs viņu jau arī iepriekš zinājām. Jā. Bet Edvards mums bija tā kā pilnībā svešs čoks. Un pēc tā mēģinājuma man jau bija tāda nojausma, ka šis bija bišķi tā, nebija pārāk slikti, bet varēja būt labāk, un tur bija tāds 50-50 coin flips, varbūt man tā kā pateiks, tā kā, ejam vēl mēģinājums, vai tā kā, sorry, nebūs. Un tad es sapratu to, tā kā, un tad Endijs tā kā uzrakstīja, tā kā, mēs tā kā, turpināsim, tā kā pievienojot mani grupā un stuff, un Rest is history. Pirmais mēģinājums, man liekas, nebija tas uzreiz noteicošais, jo tomēr tu biji diezgan noslēgts, mēs jau arī, mēs baigi neiepazināmies. Mums aizņem kaut kādi daži mēģinājumi, un tur bija tas šaubu posms, kur tā kā Kristians ar Renāru bija domājuši, tā kā varbūt tu neesi tas pareizais, tāds, es ticu šitam čokam, davai, fuck it, let's roll with it. Šādā tu Klačmanis. Jā, un kaut kā, tas varbūt tas pirmais iespējas nebija labs, bet kad mēs tev devām iespēju, tad uzreiz. Bet tas ir funny īstenībā, tā kā pirmie iespēja nebija labi. Man arī likās, tu biji tāds pimpis ķipa sākumā. Tu vēl ar to bīnī staigā. Tā kā, tā kā. Karoči, tā kā, tas tā kā. Man likās arī, ka tā kā tu spēlē tādu too cool for school ķipa vaibu. Nē, tā kā, es ļoti daudziem saku, ka tā kā tā 10. 11. un tā kā 9. klasa bija tāda man tā kā sliktā zāne ēra, jo, tā kā salīdzinām ar to, kāds es esmu, tā kā tagad ne, un kāds bija. Jā, tādu huņu tu arī vispār iepriekš, tagad vispār huņu netvar plēnāt. Jā, es nezinu, tā kā, protams, tas ir tā kā prioritāšu mājiņa, protams, kas tā kā katram notiek. Bet, sorry. Tas voice change bišķīt nenostrādā. Jā, pēkšņi čalam voice efekti ir. Jā, voice efekts vēl. Bet es nezinu, es baigā filozofijā šeit neiebraukšu, bet tā ir, vienkārši tāda prioritāšu māja. Nāc 12. klasa, tu saproti, ka tā kā, ko tev vajag, ko tu gribi darīt ar savu tā kā nākotni, un es vienkārši nostādīju to mērķi, un tā kā tiecos pēc tā. Bet mums tas tā nākotne tā kā sanāca ar Edvardu ļoti līdzīgi. Tika pavadīts šausmīgi daudz stundas un laiku. Mēs kopā gatavojāmies bioloģijas eksāmenam. Jā, es atceros, es jutos tā kā tā skudra ar to kociņu, tā kā šaulīt. Kur ķipa es tā kā prasīju, Džeki, gribas satikties, gribat aiziet zāli, un viņš tā, nē, mēs mācāmies. Fuck. Jā, vienkārši arī par tiem pirmajiem iespējām, arī, kad mēs sapratām to, ka mēs mēs abi gribam studēt vienu un to pašu lietu. Un es tāds padomāju, vispār, jo tajā brīdī man bija šaubas, vai es tiešām varētu pavilkt kaut ko tādu studēt, jo tā kā tur ir
tur baigi čakarīgi. Un es padomāju arī, cik ļoti man vajadzētu mācīties tam eksāmenam. Un tad es saprotu, ka tev ir tieši tādas pašas, tieši tas pašas prioritātes problēmas. Un, un tad es sapratu to, ka, ir vērts pamēģināt. Un, mēs, es atceros, ka mēs gājām uz kafejnīcām, mēs sazinājāmies, mācījāmies. Tas bija ļoti interesants periods dzīvē. Principā 2 mēneši no vietas. Wouldn't wish that on my worst enemy. Bet, Es nezinu, man tā sliktā zēna ir, es nezinu, tas, ka man ir 12. klasē jāiemācās 10, 11 un 12. klases viela, tas bija tāds, tā, protams, ir kaut kāda grūtība, jo, tas, kā es mācījos tad un kā ir šobrīd, tas ir melns uz baltu, tas tāda atšķirība, kā es mācījos un ko es darīju, un tā motivācija. Manuprāt, tā motivācija jau ir tas, kas vairāk virza. Jā, vispār cik ļoti jums palīdz tas, ka jūs abi divi brīnāt cauri tam sūdam kopā? Šausmīgi. Jā, tas ir plēc par plēc. Jā, mēs viens otram arī mēs jau viens otru arī atbalstam, viens saka, bišķīt slēkot, tad uzreiz tāds, ko tu dari. Jā, vispār tas ir labs tā bakstīt viens otru visu laiku. Tā. Tas, manuprāt, arī mums to bioloģijas eksāmenu arī palīdzēja sagatavoties, jo, ja viens dara, tad tev uzreiz ir tāds imposter syndrome, tu arī gribi darīt to, un tu zini, ka tas ir labāk tev, bet tu izvēlēs to tagadējo komfortu. Tu sāc domāt, bet man šis palīdzēs, un es dabūšu to un to un to, un tad tev ir arī motivācija, ka to cits cilvēks dara, ka tas neesi tikai tu pret pasauli. Bet jā, arī kas man varbūt arī pārsteidz ir tas, ka tu saproti arī to, kā cilvēks pats domā. Tādā ziņā, ka mēs domājam tagadnē, mēs neesam tādi racionāli domājoši cilvēki, mēs rīkojamies tikai tagadnē. Bet jā, tā ir tāda atziņu. Es nezinu, tad... Jā, Jā. Jā, Dimans Spīdonis, Repfānijas. Bet... Ko cik mēs esam tieši uz tēmas par to, ka jūs studējat medicīnu? Es domāju, mēs varētu sākt beidzot. Mēs pusstundu jau iekšā epizodē. Wow. Tā kā mēs esam konkrēti kontekstualizējuši savstarpējās attiecības. Mums būtu ļoti ilgas sarunas. Šis varētu aiziet daudz ilgāk. Bet tomēr ir arī citi cilvēki, kas klausās, un varbūt viņam ir interesi par šiem jautājumiem. Sāksim ar tavu jautājumu, Kristian. Ahuiela vispār uzdot sev jautājumu jums abiem diviem. Tātad šī ir anatomijas jautājumi, jo tomēr viņi mācās par ārstiem, medicīnu. Un tātad, cik kaulu ir cilvēka ķermenī? 206. Un seksa laikā? 207. Ok, labi. Tā, mums ir nākamais jautājums. Kāpēc es sevi nevaru pakutināt? Ja kāds jums ir... Smieklīgākā lieta ir tas, ka mēs nezinām, mēs nav mācīti šis, bet tev varbūt ir kāda ģeniāla atbilde. Ja man vajadzētu minēt, jo man arī nav ne mazākais nojausmas pagaidām, bet gan jau, ka ļoti pacenšas te var. Galvenais ir gribēt, jo tas ir ļoti subjektīvi. Jā. Dažiem tas var sanākt, dažiem tas var nesanākt. Man liekas, tīri teorētiski, ir cilvēki, kuri var paši sev paši. Kā rodas vispār tas kutināšanas fenomens? Cik es saprotu, tas ir arī iedomājies, tev ir pretreakcija. Pieņemsim, tev esi tādā putekļainā gaisotā. Šķaudīt. Tu gribi šķaudīt, tu gribi dabūt to ārā. Un tas pats ir arī, uz ādas, ka tev ir, kaut kas pieņemsim, svešķermenis vai kaut kas, un tu es nezinu, kā tas ir, bet man liekas, ka tu
gribi tikt. Tā kā nervi tā kā reaģē prom. pret, tā kā Jā, tāds, tā tā kā, kā- what the jo- fuck, ko tu nahuj dari, kur tu skaries man? Nu, Jā, pēc principa. Jā, jo Tas kā ar tā to puncīšu priko, ko stāstīja, ķipa Kreičmaņa šitie stand-upā jā. pa lielam. Nu, tā ir vienkārši vāja vieta ķermenim, tāpēc tur nav baigi tā kā aizsargāts, tīpaši tur pie ribām, nu, tur baigi nav. tā Guys, kā- fact check this. Jā, mēs Mēs neesam pietiekami kompetenti. don't quote us on šo this. atbildēt šobrīd. Bet jā. Bet nu, tas nav tā. Nu, Kāpēc tas, man liekas, atbildi, kāpēc tu sevi nevar pakutināt, ir tā kā, zini, kā tu sev pieskaries, Bet, tad zini jau kā, tas nav tas ir svešķermenis. apzināti. Tu arī Nu jā, tur jau tā apzināti lieta, ka tur tu jau to tā lieta, darīsi. bet tā Jā. kā, ja, piemēram, nu tā kā, salīdzinot to, ja tā kā es kutinu sev padus, es jau tā kā ar nodomu gāju, un tad es jau Jā, tā jā. kā esmu gatavs šim. Bet ja Edvards pēkšņi man sāktu kutināt padus, man tāds, what the fuck, tas kaut kāds surprise attack. Redzi, jā. Un, zini kā, un manuprāt, tas arī ir tas, ka tu nezini, tā kā, ko sagaidīt pēc tam, pēc tā, ka, piemēram, tev cilvēks tā kā kutinājis, kas būs nākamais, tā kā viņš tev turpinās kutināt, vai tā kā viņš... Vai jūs sāksiet skupstīties? Jā. Jā. Okay. Okay, Tātad, next question. mums tagad ir Es divi jau gaidīju kaut ko jautājumi, labāku. kuriem ir tā pati būtība. Tātad, divi dzimumi. Sievietes jautājums ir, cik gadu vecumā vidējais vīrietis atrod klitoru? Un tad vīrietis prasa, kur atrast klitoru? Tātad, atbildiet lūdzu. Vidējais vecums, es domāju, tas ir tāds ļoti subjektīvs. Jā, man liekas, vidējā vecuma Tā kā- nav tāda, tā kā... Es tā kā... Nē, vidējais vecums gan jau, ka ir vienkārši Ai, tāds tieši okay, labi. vecums. Okay, tad iedomāsimies tā, nu, aptuveni, okay, nav statistika šobrīd pie rokas, bet pirmais kaut kādas tā kā intīmi rakstura, kaut kādas darbības tiek veikts. Pasākumi. Pasācieni. Noteikti tā kā no 18 līdz 25, es teiktu. Nu, tā kā, protams, kā kuram, bet vidēji. Nu, jā, jā. Nu, un 3 līdz 4 reizes gan jau ar šīm intīmajām darbībām, es domāju, ka vajadzētu pietikt, lai atrastu klitu. Nu, tas arī, man liekas, vairāk tāds, tā kā, vai tu zini īsti, kur meklēt, vai arī tev, tā kā, Jā, vai tev arī baigi rūp, jā, vai, tā kā, tam sieviešu partnerim, tā kā, ir arī bauda. jā. Nē, nu, tas ir, protams, tur ir daudz Un tur, jā, tur faktoru ir tajā. nenormāli daudz faktoru, ka, man liekas, ir ļoti grūti izvilkt, tā kā, to vidējo vecumu, Jā, ka tas jā. varētu notikt. Bet kur ir klitors? Nu, vecīt, fuck, nu, kā, hold your horse, please. Bet, nu, tā kā, tu zini, kurā reģionā viņš ir, un tad vienkārši tausties, es nezinu, tā kā atrodi viņu, es Tā nezinu. kā tumsā meklē. Jā, es nezinu, jā, tas jautājums, kas tev ir pašam jāatrisina, jo es tev piedod, bet nevaru Jā, palīdzēt. tas ir dažas, tā kā, Google meklējumu. Jā. Tu neesi tālu no atbildes, teiksim. Jā, Visi dzīvojam attīstītā sabiedrībā, varam Cerams. sameklēt, It tā kā, nu, kaut cik attīstīt. Jā. Tā kā, jā. Tā jau bišķi uz cīnisko pusi aizgāja, bet, nu, jā. Tagad ir... Bļā, Tev actually cilvēki atbildē? Es esmu šokā. Jā, man ir respons, tā kā Wow. actually, man tā kā ir ko prasīt no citiem cilvēkiem. Tātad jautājums, tev kapuce ir vai nav? Man šobrīd ir. Tev? man nav, man ir džempers. Un arī nav kapuce. un Bet arī vispār, džempers. kas varbūt tā kā... Es nezinu, kas tas par referents vispār ir. Man Nezinu. liekas, tas kaut kāds referents. ir. Nezinu, bet vispār varbūt tādi interesanti fakti par anatomiju. Ja jūs varat pakustināt savas ausis, tas ir kruta. Tas nozīmē, ka jūsu tā kā kaut kādas, tā kā, nu, nezinu, kaut kādas tā kā paaudzes, jums šie muskuļi, kas ir ausīs, ir attīstīti, jo izrādās, ka ausīs muskuļi ir rudimentārs, tā kā orgāns. jeb Jā, tā kā- rudimentārs nozīmē, ka tas Tā kā- attīstības laika. Nu, tā kā viņam nav, tā lietai nav tā kā kaut kādas pielietojumas praktisks. Kā vienkārši. pieņemsim arī mums ir astes kauls, tas ir vienkārši evolūcijas laikā vēl palicis, bet mums viņam vairs nav nekāds praktisks pielietojums. Tā kā, ja jūs varat pakustināt savus ausis, pamēģiniet. Cepuri nost. Cepuri nost jums ir bijušas tā kā nepieciešams ausis vēl kādu laiku. Jā. Kas man bija jautājums? Vai Nu, nevis ausis, bet ausu kustināšana Nu, drīzāk. ausis.
Nu jā, un kas man arī likās, es nezinu, vai jums tā ir, bet pieņemsim, tagad es aizējot uz svaru zāles ceļu kādus smagums, man ir tā, ka man tā kā lūpa, man tā kā prasās uztaisīt tādu niknu skatu. Esmu redzējis. Jā, nu, tā kā, es nezinu, kā to paskaru, bet tā kā, es tā kā vienkārši gribu taisīt tādu niknu skatu. Un izrādās, es nezinu, kā tātad jums viss tā kā ķermenis iekšēji ir saistīts ar tādām plēvēm. Un tagad, pieņemsim, tā kā šīs plēves ir apklāja muskuļus. Un viņi ir tā kā nebeidzami, bet viņi, protams, iedalās dažādos kompartimentos, bet jūs, principā, visu noklāja tādu vienu plēvi muskuļiem. Un tagad uz šo plēvi, tā kā, pieņemsim, tu saspriedzini muskuli, tev tā kā tā plēve, viņa tā kā, nu, sašaurinās, un jums pavelks cita muskuļu grupa, tā kā ar to plēvi, tā kā uz to pusi. Un tas ir iemesls, un tā plēve viss ir savienots, nozīmē, ka tā kā, ja tu, pieņemsim, cel smagumu, tad tev arī sejā prasās, tā kā, tev vienkārši naturāli, tā kā tā plēve, kopā, tā kā tā muskuļi plēve. savauks kopā, Jā, un tāpēc ok. tu vari tā kā taisīt A, kas notika tā kā, ja tā plēve pārplīst? Es domāju, ka, nu, Tas ir iespējams vispār? jā, nu, pieņemsim, tev muskulis pārplīst, tu arī pierēst Jā, tā varbūt plēve pārplīst. Kaut kāds iekaisums arī, kas tur kādi vides ģenētiskie faktori. Jā, ietekmē. jā. Un arī interesants fakts par sejas muskuļiem tas, ka skūpstīšanās, es nezinu, kā pateikt French kissing, tā būtu kas francūšu skūpstīšanās, nezinu. Ar mēlītēm. Jā, tur var sakot, tur tiek pielietot visi muskuļi sejas reģionā. Jo, apparently, es tā kā fact check again, bet tā kā iespējams, šķiet diezgan loģiski, bet, nu, tas tā interesants kaut kāds tāds fakts iespējams. Labi, ar faktiem. Bet tu man neatbildēji, tā kā, kas notika, ja tā plēve pārplīst? Es domāju, tā plēve pati par sevi, viņa pārplīst kopā ar to muskuli, manuprāt. Viņa nepārplīst pati par sevi. Bet gan jau, ka tu nevarētu kaut kādus muskuļus, pieņemsim, tu nevarētu saliekt muskuli, nu, tā kā sasprindzināt muskuli, tu nevarētu veikt kaut kādu tā kā funkciju, pieņemsim, tu nevarētu savilkt roku kopā. Nu, tas ir mans minējums, mēs tā kā par kaut kādām vēl tādām tā kā traumām un patoloģiem nerunājam, bet, nu, tā kā tas, ko mums dažreiz piemin kaut kādas kliniskās situācijas pasniedzēt, nu, es domāju, ka, jā, tu nevarētu vienkārši sasprindzināt kaut kādas muskuļus, ja tā plēvi, viņa ir kaut kāda savu veidu nozīme. Nu, var sakot, nekas, viss tur neizbirs ārā, ja tur kaut kas tāds. Ok, slavu Bogu. Jā. Tā kā var mierīgi plēst Nav tā, ka Jā. vienkārši kaut kāds maiss, kas viss tur kopā. Tur ir. Maksimas maisiņš, jā. Jā, Pa 20 paldies. centiem. Ok, tātad. Ko tu labāk izvēlētos? Seksu ar vīrieti, tā kā izdrāst vīrieti. Tas nāk tos augšā. Ja te ir tā kā rakstīts angliski, tipa fuck a man. Vai tikt drāstam, un tevi drāž sieviete ar straponu. Tad vai tā kā tu gribētu izpist čoku, vai ka sieviete ar straponu piš tevi? Tas ir žosks jautājums. Jā. Šitas Man liekas, ko es izvēlos, ir tomēr drāst vīrieti. Ja tas būtu alfa čoku. Cietumā, bļē, man ir respektēta nahuj. Ja sieviete mani izdraž ar straponu, esmu tā kā completely emasculated. Es nezinu, tas, manuprāt, nav par to maskulinitāti, tas, manuprāt, par to, kurš tā kā dominē vairāk, kurš tā kā ieliek vairāk pūli. Nu, tā arī ir problēma. Esmu tā kā control freaks, es gribu būt kontrolē. Ne, tur Deadpoolā bija viens kadrs, kur otrs variants notika, to es atceros. Es domāju, tas ir tā kā up to preference. Jā, es domāju, ka cilvēki, man vienkārši pārsteidz, ka cilvēki tev atbildēja par to anatomijas jautājumiem, jo es domāju, viens cilvēki tiešām tā kā zina kaut ko par anatomiju. Šie nav anatomijas jautājumi. Jā, mēs tā kā nepamanījām. Tie ir tā kā ļoti tā kā knapi sasaistīti. Jā, bet nē, Tikai bet bija hei. par klitoru, tas vēl bija. Ok, fair enough. Tā kā, Jā. Ja tu vienkārši nepamanīji, tad mēs I guess tā par kā cenšamies. pakutināšanu kinda arī, Tas ja ir- tomēr tur, nu, jā. tā kā ar to Tā ir nervu tāda sistēmu. fizioloģija vairāk tāda. Tā Bet, nu, kā. still, tā kā nervu sistēma tomēr ir daļa no cilvēka Jā, uzbūves. jā. Labi, tavu jautājumu es nereaģēšu. Tu atbildēji, ar to arī pietika. es ceru. Paldies tev, Jā. Andi, Paldies par jautājumu, ja kas. Jā, paldies. Jā, tātad. Pirms mēs ķeramies, tā kā te ir viens
vien ļoti žosks, tā kā reāli heavy. Tā kā atbildēsim. pīzdēts. Nē, atbildēsiet. Vienkārši mēs tiksim galā ar šiem jautājumiem. Okay. Tātad, pirms mēs ķeramies pie žoskā jautājuma, mīļākais kauls. Tas ir tik labs jautājums. Šis ir tas ir šausmīgi labs. Mēs tieši runājām par to, kas ir jūsu mīļākais. Es tūlīt padomāšu. Te ir jāpafilozofē džekiem. Ieraksti komentāros savu mīļāko kaulu. Tā kā, zini, kas ir funny, tā kā, varbūt tas, tā kā, kaulus vispār anatomiju tu mācies latīniski, mēs neko latviski nemācāmies. Tā kā viss ir latīniski, mēs zinām tikai latīniskos nosaukums. Un, protams, kaut kādu kalks, tur, nezinu, skriemels, tu zini, kas ir fucking skriemels, bet, ja latīniski tas ir corpus vertebrē. Un tā kā tu mācies tā kā, principā, citu valodu tā kā caur definīcijām. Bet es laikam teikšu fibula. Fibula ir kājā apakšstilbā. Tas ir tāds tā kā... Kur aptuveni? Tā kā tu vari man aptuveni parādīt? Ir tā kā... Viņi bija laterāli vai mediāli? Laterāli. Laterāli, jā. Viņi ir šeit. Tātad tev ir pats pamatkauls augšstilbā un sanāk uz āra pusi sānā šeit tev ir fibula. Tev ir divi kauli apakšstilbā. Kāpēc tas tavs mīļākais? Viņam ir ļoti cute-ass vārds. Fibula? Jā, fibula. Tā kā fabula. Jā, tā kā fabula, jā. Es esmu dzirdējuši. Ja nemaldos... ja nemaldos, man liekas, fibula nāk no... latīņu vai grieķu valoda nozīmē flauta vai kaut kas tāds. Vispār. Jo tur ļoti daudz kauli ir īstenībā nosaukt par godu mūzikas instrumentu. Interesants fakts par latīņu valodu. Tātad mums ir ļoti daudz dažādu terminu. Un viens piemērs, kas man vienmēr ir palicis prātā, mums ir, pieņemsim, saucamās kristas. Kristas ir tā kā tādas, tā kā, tādas līnijas ar izaugumu. Jā. Un izrādās, ka no latīņu valodas ļoti daudz dažādu cilvēku vārdu ir tā kā cēlušies. Pieņemsim, Krista. Krista ir tā kā cilvēku vārds, kas ir tā kā sācies no tā kā anatomijas. Un latīņu valodas. Un bija vēl daudz dažādu piemēru. Man vienkārši tas ir palicis visvairāk prātā, bet ļoti daudz arī latviešu vārdi ir cēlušies no latīņu valodas, kas ir ļoti interesanti. Es zinātu to. Jā, tas gan... Zini, kā ķipa latīņu, latvieši tā kā sākas jau ar latu. Jā. Lato labs. The same thing, just pretty much. Kas ir tavs mīļākais kauls, Edvard? Sternum. Ja nemaldos... Krūšu, kur ir kauls? Krūšu kauls. Pa vidu tieši. Pa vidu, jā. Tur ļoti inčīgs kauls. Krūtīs pa vidu. Tur, kur saulīte ir, principā. Okay. Viņš iet līdz tā kā, tu vari pastāstīt. Viņš tā kā iet līdz, jūs jūtat tā kā, tur, kur jums ir sirds aptuveni, kur saulīte ir, un tad tas kauls viņš iet tā kā līdz kakla sākumam, principā. Vienkārši tā kā latviski runāt par anatomiju liekas tik tā kā nepareizi. Visu laiku runā latīņu. Tu vari latīņu valodā ar man runāt. Es neko nesapratīšu. Jā, exactly, bet citi arī gribēs saprast. Kāpēc tas ir tavs mīļākais kauls? Man ļoti patīk, kā viņš izskatās. Viņš ir ļoti interesants. Tā kā atgādina tā kā to zobenu rokturi. Nemaldos, viņš kaut kā bija saistīts to nosaukumu, to manubrium. Viena no daļām, tā kā sternumā, viņš sadalīts 3 daļās. Korpus, manubrium un process, kas ir fluidos. Un tas manubrium, man liekas, tur bija kaut kāda saistība ar zobeniem, es aizmiršu. Ja nemaldos, varbūt kaut ko jauts, bet jā, man ļoti patīk, kad bija ļoti viegli iemācīties, nebija nekas sarežģīts. Un jā, baigi inšīgs kauls. Mums arī ļoti daudz, tā kā šobrīd mēs esam izņēmuši pilnīgi visus kaulus, tagad 206 kauli, mēs zinām katram kaulam, tā kā, katru tā kā kādu struktūru, katru līniju mazo, katru tādu mazo izaugumiņu un tā kā kāda ir viņa kliniskā nozīme arī cilvēku ķermenī, tā kā tas arī liekas, es nezinu, katram, protams, mums ir savs motīvs, bet arī izprast, tā kā tās katras mazās lietiņas, ko viņas dara tavā ķermenī, un manuprāt, vienkārši arī to saprast, cik
komplekss būtnes. Mēs esam caur evolūcijas laiku nākuši. Tas ir, manuprāt, ļoti interesanti. Ja, tas pats, piemēram, ja ir kaut kādas veselības problēmas, cilvēks vēlas ļoti skaidri saprast, kas tas ir, kur tas atrodas, kur ir problēma. Un, manuprāt, tieši arī ar anatomiju vienkārši zināt, kas tevi izveido, manuprāt, tas ir vienkārši ļoti laba sajūta, vienkārši saprast, kas tu vispār esi, kā tu esi taisīts. Zini kā, psihologiem ir tas, es gribu saprast, kāpēc es tā domāju. Tad ārstiem ir tas, es gribu saprast, kāpēc es esmu. Un kā es varu, kā es strādāju. Kāpēc es tā funkcionēju? Jā, kāpēc? Jā, drīzāk funkcija, kas es esmu, man liekas, jau uz filozofiju. Jā, filozofiju. Bet arī jebkurā jomā, tīpaši medicīnā, tur arī diezgan daudz filozofiju iesaistās, manuprāt, vismaz. Jā. Kāds vēl jautājums vēl bija? Tātad, tagad būs reāli teksta uzdevums jums konkrēti. Šeit Džeki lock-in, jo šis ir kroči, mēs spēlējām tagad spēli, kurš grib čiriku, jā? Un šis ir čirika jautājums. Reāli izdabūsiet dešāru, ja jūs to uzmanēsiet. Atbildēsiet. Es nezinu atbildi, bet ja man patiks atbildi, jūs dabūjāt čiriku. Ok. Tātad. Pacients pēc dūriena brūces kaklā ierodas slimnīcā ar šādiem simptomiem. Aizmakusi balss, grūtības norīt, vienā pusē nav rīkles refleksa, gag refleks. Uvula novirzās uz pretējo pusi no bojājuma. Pirmais jautājums. Kurš galvas smadzeņa nervs visticamāk ir bojāts? Labi, sākās. Vienkārši mums nēru vēl nav bijuši, bet... Labi, pohuj. Es teikšu, paļbom ir tāds nervs. Nervus... Nazālis. Paļbom ir tāds vārds. Nezālis, nervu nezālis. Nē. Paga, nervus... es zinu, tas ir tas arkus plexus. Arkus plexus, tas ir brachiālais plexus. Jā, es gribēju tieši teikt, kaut kāds nervus brachiālis, es pat nezinu. Jā, tas, kurš tur tu nezinu atbildi, ne? Galīgi es nezinu atbildes. Sāksim ar to, ka jāuzliek plāksters, gan jau. Es jau teicu, es atbildes nezinu. Ja man patiks atbildi, tad es pieņemšu. Labi, zini, kā mēs varam darīt? Kurš galvas smadzeņu nervs visticamāk ir bojāts? Kāda tur ir rakstīts galvas. Jā, galvas smadzeņu nervs. Nu tu jau neskaties. Jo dūriens bija kaklā. Pacients pēc dūriena brūces kaklā. Tas ir atkarīgs, kur tieši kaklā. Tas ir gan plexus rajons. Jā, tas ir plexus rajons, bet ja, piemēram, iedur tieši augšā, pie zem zoda, piemēram, tur varētu būt kaut kāds nervs hipoglosija, piemēram. Bet... Ok, labi. Jā, man ir atbildi, tev ir? Labi, spļāju vēļā, kas tev ir? Man ir nervus kondilāris. Ok, tā ir jūs kopējā gala atbildi. Jūs viens tīms, ķip. Tu arī savu teikt. Hashtag man mediķi. nav ko teikt, man nav. Tā kā kanāls nervi. Nē, kondilāris šķiet loģiski, manuprāt. Nervus hipoglossis arī liekas ļoti loģisks. Tālēs viņš ļoti tiešām dziļi kaklā. Drīzāk jādomā par laterālāk. Bet, es teikšu arī kondilāris. Mēs nezinām. Mēs splitosim čiriku, ja būs. Šitas nav... Katram piecīts. Es zinu, ka 100% mums nav nekas pareizi, bet... Es nezinu atbildi, bet mums ir vēl jautājumi. Super. Tieši sakarā ar šo situāciju. Ļoti interesants jautājums. Paldies par jautājumu. Caur kuru galvas kausa atveri foramen šis nervs iziet no galvas kausa? Tas atzināt. Tas ir jautājums. Bļaļ. Foramen. Ai, karamba. Pagad, tas foramen. Jā, šitas paļabom nevienam nav interesanti, bet, vienkārši runāt medicīniskos terminos, bet, ok, labi, es teikšu foramen ovāle. Ko tu saki, Edvin? Ja mēs paliekam pie
Jau viņš saka foramena vālē, es teikšu foramen spinosum. Bet, ja mēs paliekam pie kanālas nervi hipoglosī, tad gan jau ies pa to, kanālas nervi hipoglosī tajā vietā, iespējams. Var sakot foramen spinosum. Nē, man ir tikai jautājumi pieejami. Okay. Atbildes ir tikai tās, kuras jūs sniedzat šobrīd. Okay. Nē, varbūt man Okay. pēc tam atsūtīs atbildes. Zini kā, Tev ir to pēc tam. varbūt tas cilvēks, kurš rakstīja šo jautājumu, pēc tam podkastā var iemest komentārā šīs atbildes, ja man actually ļoti interesē šobrīd. Es pēc tam pateikšu, kurš iesniedz to jautājumu. Jā. Okay. Davai. Bet jūs abi zināt šo cilvēku. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Man jau rakstīja viens, ka tā kā es jau uzdevu jautājumu, man tikai vienkārši es zinu, kurš uzdeva jautājumu par klitorisu, breģi. Okay. Par to. Labi. Whatever. Es šķiet arī zinu, kurš varētu būt. Ok, labi. Trešais jautājums. Kuri balsenes muskuļi tiks ietekmēti šī bojājuma dēļ? Jebko citu, breģi, izņemot galvas muskuļus. Bet tā ir lieta, ko mēs šobrīd mācāmies, tikko iesākām mācīties. Cik trāpīgi tad? Es pat nezinu tā kā nosaukumu. Tur tas prikals. Ui, tas gan ir hujo. Jā. Tā kā es nevarētu pat... labi, tā kā next question. Tā kā sorry, bet es nevarētu atbildēt. Jā, same. Jā, ok, labi. 4. pēdējais jautājums ir, kāpēc uvula novirzās prom no bojājuma puses? Es nezinu, gribu bēgt prom. Izvairās no sāpēm. Negrib. Refleks. Jā, kaut Ja kāds. tu aizēji uz, Oregonu, tur kaut kāds džeks skraida apkārt, tu jau arī gribēsi bēgt prom. Exactly. Jā, tu esi tā kā uvula tajā brīdī no bojājuma. Jā, tu tā kā atturies no tā. Jā. Ok, brīnišķīgi. Es domāju, jūs ļoti veiksmīgi apgājuši pēdējo jautājumu. Paldies. Sagaid. Šo jautājumu, tā kā šo visu situāciju uzdeva tev draudzene. Es zināju, Jā. bet es fucking zināju. Kurš tev liekas uzdeva par klitoru? What you mean? Man likās, ka tā ir mana draudzene. Bet tā... Nē, par klitoru nē. Bet man likās, jā, fuck. Tas būtu diezgan žauski, ja tev draudzene prasītu jautājumu, kur atrast klitoru. Tā kā, cik gada vecumā vidējais sievietes atrod klitoru? Nē, mums bija vienkārši tā kā inside jokes, ka vīrieši nevar atrast klitu. Tas jau tā kā in general tāda lieta, you know. I guess, jā. Kā... Bet mēs vienkārši par to tā kā ļoti jokojām mēs vienu momentu. Bet, Okay. Jā, paldies visiem par jautājumiem. Jā, paldies jums. Tas 90% es nebiju vispār pārliecināts, ka es zinātu. Jā, Es uz vienīgi, 99. tā kā viņi dabūs atbildes no tā kā ierakstīšanas brīža reāli 2 nedēļu laikā. Pēc 2 nedēļām. Bļē. Nu labi, nekas. Jā, es varbūt gribēju pieminēt, kas ir arī tāds interesanta lieta, ka es atceros, ka man pieņemsim pirmo reizi parādīja līķi. Un tā kā katru reizi, kad tu tā kā aizdomājies par to, ka tu līti redzēsi mirušu tā kā līķi, tā kā aiz anatomijas... Mirušu līķi? Jā, mirušu līķi tev aiz intereses... Vienkārši padomā no sākuma par to vārdu saukt. Mirušu līķi. Ir arī dzīvi līķi, vecīt, vai kā? Nu, vienkārši līķi, labi. Es gribēju teikt miruši cilvēki, bet, jā, sorry, līķis. Viņš tā kā depersonalizē. Jā. Viņš cenšas tā kā disociēt sevi no situācijas, jā. Jā, Mirs līķis, tas nav cilvēks, tas ir līķis. Mirs līķis. Jā, exactly. Bet jā, es atceros, ka man tā kā pirmo reizi vajadzēja noņemt to vāku no tā līķa, un sākumā tev ir tāds, fuck, yeah, tā kā es varu pirmo reizi tā kā redzēt tiešām cilvēku anatomiju uz tā kā līķi, un tā kā arī, es nezinu, jūs varat aiziet arī ēveslību atzīmēties, nodot savu. Jā, tu atzīmēji. Jā, es atzīmēju, es arī tā kā orgāns atdošu un stuff. Bet sākumā tev ir tāds, yes, un tu noņem to, tā kā tev saka, noņem vāku, un tu saproti, tev vienkārši ķermenis pasaka, nē, tu to nedarīsi. Un man bija tā situācija, kurš pateica vienkārši, nē, es nevaru šo izdarīt. Lai gan es tā kā pats visu laiku biju tā kā, tādā tā kā pacelājumā par to, ka es tā kā varēšu šo... Šis varbūt izklausās šausmīgi jocīgi, tā kā man ir kaut kādas tā kā noslietas, bet man nav. Es nezinu, tā kā man vienkārši interesē tas.
Un jā. cerēsim. Jāatceras labāko, jā. Ceru, ka jūs izgulēsieties šodien. Jā. Bet, jā, un tad tu ieraugi to, un tad tev ir tāds, ok, nu, tas ir vienkārši līķis, nu, tur nav nekas tāds. Bet jā, vienkārši tas, ko es gribēju teikt, tā kā, pieņemsim ar vecākiem, tu tā kā stāsti, pieņemsim, nu, tā kā pie pusdienu galā, kā tev gāja šodien. Nu jā, nu es tur šodien skatījos, tā kā latviski plēvis un tā kā fascijas uz mirušu līķi, un viņš tur tā kā tāds un tāds ir. Un tu vienkārši tā kā saproti to, ka cilvēki tā kā, es nezinu, viņi, nu, protams, neviens cilvēks nav vienāds, bet tā kā, ka cilvēkiem tiešām slikti paliek no tā. Mēs, pieņemsim, arī pēc tā līķa apskatīšanas gājām ar tā kā grupas biedriem ēst pusdienas un tā kā pārunāt šo situāciju, kas tikko bija. Un tā kā, jo ir cilvēki, kas tā kā izdzird šos tā kā kaut kādas situācijas un stāstus, un viņiem tā kā, nu, tā kā nāk uz vēmšanu. Vienkārši nāk vēmiens. Jā. Bet jā, es nezinu, tā ir kaut kāda tā kā tāda sevis tā kā arī ārsts viņam katru dienu redzot tā kā dažādus skatus par cilvēku ķermeni, kuriem ir kaut kāda varbūt lielāka emocija, nu, ka tā kā, jo mēs kā cilvēki esam vienkārši ļoti emocionāli un redzēt cilvēku, tad tā kā submissive stāvoklī ir tā kā ļoti nērti vai līķi, pieņemsim. Un jā, un tad cilvēki to ļoti piesaista pie cilvēkiem un jā, un ir tā kā grūti varbūt runāt par šādām lietām, bet jā, es nezinu, es kaut kā arī pamanīju to, ka man tas jau ir kaut kā ir vienkārši tas, ka es varu tā kā runāt par to, es varu stāstīt, es varu iedomāties, kā tas ir, kā tas izskatās, es varētu, pieņemsim, kaut kādu operāciju skatīties, kamēr es ēdu, man tas tā kā nesagādāt problēmas. Es nezinu, kā tev, pieņemsim, Andy, būtu, bet kā, tā kā iedomājies, es tagad runātu, pieņemsim, par kaut kādu līķi, es tā kā aprakstītu to visu situāciju, bet tu ēdi, tā kā šajā laikā, kamēr es to stāstu, kā tu justos? Tā kā tev nāktu tā kā tāda pretīga sajūta, pieņemsim. Tas ir labs jautājums īstenībā. Tu vispār esi mēģinājis, vai kā? Ko es esmu? Tā kā ēdis, kamēr tu skaties kaut kādu video par operāciju, vai dzirdi kaut kādu informāciju? Es neskatos operāciju video. Nu, tev hipotētiski. Es varbūt vīnoguņi. Nē. Es nezinu, jo es esmu redzējis līķi tā kā reāli, nu, savās mājās beigt cilvēks. Un tā kā man nebija tā kā tas vemšanas refleks, vai ne, kas slikta duša paliek. Man bija vairāk tāds tā kā apjukums kāpa kuru laiku. Jā. Un, nu jā, mēs arī mēģinājām, es neatceros, ar ko es mēģināju, bet tā kā mēs mēģinājām vēl piecelt viņu un tā kā, nu gultā or something. Bet jā, es nezinu, man liekas, man neparāva slikta duša. Es vēl tieši tajā rītā, es tevi satiku, Edvard, mēs braucām uz zāli. Jā, pareizi. Jā, tas bija just, nu, tā kā stāstīja par tas what the fuck. Jā, tas notika no rīta, un man jau bija sen sarunāts ar Edvardu tā kā aizmaukt, un tā kā es pēc tam braucu tā kā uz zāli īsi pēc tam, kad tas notika, nu, ka tā kā mēs uzzinājām, ka tā kā, nu, patavsēns nomira, vai ne? Un, jā, es nezinu, tas bija diezgan īsitis mani tajā brīdī, tā kā tāds, bļā, what the fuck. Bet slikti man nepalika. Jā. Man liekas, vienkārši vairāk man tā notikšana, tā kā tas notika, raisīja jautājums. Jā. Bet tā kā, cik es atceros, nu tā situācija man jau rītīgi palika galvā, vai ne, kā tu dienu iesāc, tā kā tā viņa aizies, vai ne, un man diena sākās ar to, ka es atrodu mirušu cilvēku mājās. Bet es neatminos, ka man bija problēmas ar apetīti tajā dienā. Man liekas, mēs ar Edvardu pēc zāles vēl ēdām pēc tam. Nē, tā kā... Nu, tā kā tajā, nu, tā kā kaut cik mēģinot atbildēt. Man grūti iedomāties, un ne? Man liekas, tā kā atbilde būtu tā kā zināma tad, ja mēs būtu actually tajā situācijā, ka es ēdu, un tu man stāsti tā kā detaļās, vai ne, par to līķi, ko tu redzēji, un tā tālāk. Jā, tad tas ir bijis citādāk uzreiz, es domāju. Nu, ka tev piespiež iedomāties to situāciju, arī pieņemsim iedomājies zilu-zilu un... Tu tikko iedomājies zilu-zilu. Jā. Nu, tā kā
Tu nevari sev pateikt, nē, es nevaru. Jā, es iedomājos, viņš man tā kā bija ekstra zils. Tas nebija prostas zilonis, vai ne, kurš Bet cik kādā ir zils. tieši- Bija Šis bija tā kā zils zilonis. Bet tā kā kāds tieši zils, Tad tā kā tumšāks, tāds gaišāks? konkrēti zils, tumšāks par žihara biksēm. Tā kā skaidrs. reāli zils. Ok, paldies, ka nodev man uzvārdu Jā. arī šajā podkāstā. Nu, bļā, nu tas ir pierasts tev Nē, nu, uzvārdā. protams. Kriksi, Man bļā. nav ko slēpt, es nāsu. Vēl viens interesants par to vemšanu un tā kā to sajūtu, ka tā kā prēšana, vemšana, tas viss. Tā, kad tu redzi līķi, loģiski nāk tāds tā kā pretīgi sajūta, bet ļoti interesanti lieta tas, ka tā kā tos līķus viņus uztur, es aizmirsu, kas sauc to formaldehīds. Un tur formaldehīdam ir tāda īpaša, es nezinu, vai tā ir īsta, vai tas ir mīts, vai tā ir taisnība, bet also fact checkojot šito, bet dažiem cilvēkiem tā kā ir tā, ka ja sajūtu to formaldehīdu, to smaku, tad uznāk tāda tā kā ēst griba, kas ir ļoti interesants. Tāds, man kāds stāstīja par to. Kanibālisms. Varbūt Ne- tas ir, kāpēc ne arī jau- kanibāli var pastāvēt. Ķipa. Es domāju, drīzāk nevis kanibālis, nu tā kā vienkārši tā kā, tas pat neredzot tieši līķi, vienkārši sajūtot arī pat laboratorijā, vienkārši no kaut kādas kolbes ar formaldehīdu varētu tas pats priekals būt. Un vēl arī par kanibālismu. Mēs tieši nesen mācījāmies par prioniem, un tur bija tāda interesanta lieta, kad Prions, by the way, ir tā kā vīrusa. Vīrus, tā ir vīrus. Tā kā nu, tas ir tips. proteīns. Vīrusā ar tā kā. Tas ir, Bļa. man grūti pateikt, mēs tikko par to sākām mācīties, bet fakšakojot arī es līdz galam tā kā neizpratu, vai man šķiet tas bija tieši proteīns, iespējams kaut kas, tas bija tā kā, labi, nav svarīgi, jums tas gan jau neinteresē, bet var sakot, Papua Jaungvinējā bija tāda lieta, kad starp ciltīm vismaz tā kā senāk atpakaļ bija izplatīts kanibālisms. Loģiski ne jau visur, ne jau tā kā viss tas notika, bet bija kaut kāds prikols ar to. Ne tikai Papua Jaungvinējā, ja kurš cilvēks, kurš tā kā, ja notiek kaut kāds gadījums ar kanibālismu, var notikt tas, ka ir tāda slimība, kur sākas degradēties smadzenes. Un tas ir tieši saistīts ar to pašu arī tas pats prikols ar Mad Cow Disease, kas bija Lielbritānijā. Tas arī bija saistīts ar to, ka vienkārši govīm baroja, arī aitām ar skrepi, ja nemaldos, tā kā baroja. Jā, baroja vienkārši to pašu gaļu, man liekas, ja nemaldos. Nu, var sakot, tas var attīstīties no tā visa. Kad ļoti interesanti, var teikt, ļoti interesants tēma vienkārši. Jā, mums vienkārši arī stāst, mums ir viens, tā kā arī kursabiedrs, kurš strādā par NMPD palīgu. Es viņam uzjautāju jautājumu, tā kā, kas ir tā kā trakākā lieta, ko tu esi redzējis NMPD. Un viņš stāstīja, ka tā kā trakākā lieta, ko viņš ir redzējis, ir tā kā cilvēka tā kā līķis, kurš jau ir tā kā ilgu laiku jau stāvējis. Un tā kā viņš ir melns principā. Un ka tur arī Tā kā jau ilgi, nu kā kādu laiku jau jā, nomiris. nu tā kā dažas dienas un tavs ķermenis jau paliek tā kā, nu vienkārši āda paliek melna, tu vienkārši viss paliec melns. No... Nu, tā kā pūst. Jā, tu pūst. Tu Jā. principā pūst. Un arī interesanti ir tā kā, ka tu pirmo reizi, un viņš arī šo stāstīja, ka tā kā pirmo reizi, kad tu sajūti tā cilvēku mirušā smaku, ka tās gāzes izdalās, tu vairs nekad nevarēsi aizmirst to smaku, tu zinās, tā kā, nu, kad tu pieņem iekāpni telpā, tu sajūti to smaku, tu saproti, ka tas ir līķis. Tu vienkārši zini jau, jo nekam citam nav tādas vienkārši smakas. Tā kā viņam arī Holy shit. viņš stāstīja, ka viņam bija izsaukums, kur tā kā viņš teica, mums neatbild vienkārši uz tā kā zvanu. Viņš ieiet kāpņu telpā, viņš jau sajūt to smaku, viņš saprot, ka tur ir miris līķis. Viņš ieiet iekšā un tur ir miris līķis. Nu tā kā, ka tu jau zini un tu saproti, ar ko tu tā kā dīlosies. Un kas ir tā ļoti interesanti. Wow. Jā, tā kā, ja tu vienreiz esi sajūtis to smaku, tu nekad viņu neaizmirsīsi. Tā kā. Jā, bet tā kā tu zini, kā tas viņam bija, tā kā, nu tagad dzīvot ar to? Es nezinu, bet, nu, viņš strādāja NMPD, es nezinu, nu, tā kā, tu, manuprāt, tā kā pierodi pie tā, nu,
ar ārstu ir tā, ka tā kā tavs emocionālais stāvoklis tiek notrūnāts. Nu, burtiski notrūnāts. Tu vairs tā kā, nejūti emociju pret, es tā neteiktu, bet tu nejūti vairs to pašu tā kā emocijas tās pašas. Pret, Tā kā to emocionālu līdzjūtību. saikni, līdzjūtību var būt tik ļoti, jo arī tas, ko mums stāsta, kā pareizi komunicēt ar pacientiem. Nu, es nevaru beigt domāt par to, tā kā, kas ir pareizi komunicēšana. Tā ir vienkārši manipulēšana. Tā ir tā kā cilvēka manipulācija, lai viņš tā kā viņus nesāktu trakot, tā kā, ka tu viņam pastāsti kaut ko. Tā kā tāds false sense of security. Jā, tu viņu manipulē, lai viņam būtu labāk. Protams, tev ir visas tiesības no ārsta dzirdēt, pieņemsim, kādu lietu, kas tā kā ir, varbūt nav pozitīvi, ka pieņemsim, tavs ratinieks mirst vai ko, bet ārsti ir speciāli trenēti, lai tev manipulētu iekšā to, kā tiek pasniegta tā informācija, lai būtu līdzestība kā ārstam. Un, mums to jau arī tagad māca, piemēram, arī ētikā un kā runāt ar pacientu. Un, tā kā, protams, tā kā ar katru cilvēku, kur tu runā, tev ir citādāks tā kā komunikācijas stils, pieņemsim. Jā. Nu, kā tu runā ar viņu. Un ārstiem jau arī ir tā kā tas pats. Nu, viņi runā citādāk nekā, piemēram, parasti cilvēki. Jo, tā kā, iedomājies, jā, tev ir jāpasaka cilvēkam, ka, pieņemsim, viņam ir vēzis, vai, pieņemsim, viņa draugs vai vecāks ir nomiris. Tas ir, es, pieņemsim, arī, es tā kā ēnoju pagājušajā gadu 12. klasē ķirurģi, un es viņai arī šo jautājumu tā kā arī uzdevu, tā kā par to arī sajūtu kaut kādu, tā kā, līdzjūtību tiem cilvēkiem, kas, pieņemsim, ir tā kā, jau tāda smaga stāvokļa, un ka tu jūti, ka tā kā tavs pacients tūlīt mirs. Viņa teica, ka viņa ir ļoti emocionāls cilvēks, un pieņemsim, ka viņai aiziet kaut kāds pacients tā kā aizsaulēt, tas ir viņai ļoti smagi, viņai pat tā kā vajag raudāt. Un, bet tu savas emocijas tā kā nevari izpaust, manuprāt, tiem pacientiem. Tev ir jābūt profesionālam, un manuprāt, tas ir tas, ko mums māca. Kā pazaudēt tā kā to cilvēcīgo faktoru. Vēl viena lieta, ka tu pieminēji. Jūs māca par sociopātiem. Labi, es neteiktu īsti par tādā ziņā, jā, ka labi, tas būtu ekstrēmi. Attaisnot varbūt. Nē. Es vienkārši iedomājos par to arī, ka es neteiktu īsti tas, kā ārsti cenšas kaut kā piemānīt, bet, manuprāt, tas ir tas, ka ārsti, lai būtu labs ārsts, tā kā tev jāsaprot, tev jābūt ļoti sociālam, tev jābūt ļoti saprotošam cilvēkam, vajag mācēt, kā sasaistīties to cilvēku emocionālā ziņā. Un tādēļ tas, ka jau ir tas emocionāls cilvēciskais faktors, loģiski būs tā kā sāpes un būs tā kā pretīgi sajūta, ka notiek neveiksme. Bet tas, ka ārsts kaut kā cenšas piemānīt, man liekas, tas ir drīzāk iespējams tas, ka ārsti vienkārši ar to strādā jau katru dienu regulāri, un viņi pierod pie tā, ka ir ļoti bieži līdzīgi gadījumi, un, protams, pacients, nesaprot, kas tā kā notiek, kā tas strādā, bet ārsts jau nevar vienkārši pateikt, ka nekas, un kaut ko tehniski paskaidrot, kā cerēt uz labāko. Pacients to vienkārši nevarēs to saprast. Un tādēļ ārsts uzliek to tādēļ viņš mierīgi paskaidro, kas notiek. Es neteiktu drīzāk, ka tā ir manipulācija, bet drīzāk tas, ka tas ir labākais veids, kā vienkārši sasniegt to, lai pacients būtu mierīgs. Bet tev jau arī māca to, ka tu nedrīkst izprast citas emocijas, lai neraisītu tajā cilvēkā citas emocijas. Vai tā nav savu veidu arī manipulācija? Ja tā padomā, tur vajag ļoti man liekas, stipri vairāk definēt, tad rodas jautājums, cik, vai tā, ar kādu nodomu ir tā manipulācija, vai ne? Nē, protams. Jo viens parasti manipulācija ir tā negatīvā konotācija, vai ne? Tu manipulē citu cilvēku, lai gūtu labumu sev. Bet varbūt šajā gadījumā bija šī tā, varbūt devil's advocate paspēlējuši, bet šajā gadījumā ar pacientu runājot, varbūt tu manipulē tajā
tā kā false vai whatever sense of security to pacientu, lai pirmām kārtām viņš būtu mierīgāks, un otrām kārtām operācijas laikā, lai, I guess, neko neietekmētu, vai ne? Tā kā, lai tas pacients uztur to, tā kā viņam noturās tas miera stāvoklis, lai arī vieglāk pēc tam ir risināt to problēmu, kas ir pacientā. Jā. I guess, varbūt tā. Nu jā, bet es nezinu, man tā kā tas stil, tā kā, saistās ar tādu, ka tev ir nevar atņemt to jāmācās. negatīvo konotāciju tam Protams, vārdam. Protams, nevar. Jā. Tā kā būs situācijas, kur, ārstam ir jāsaka tās sliktās, kaut kādas situācijas, kas ir notikušas. Un, es nezinu, vienkārši, es pēc tam savilku tā kā kopā to, kā man tā kā ķirurģi jutās, kur es ānoju ar to, kā viņi pasniedz to informāciju. Tā kā varbūt izņem to kaut kādu savu veidu personīgo, tā kā to emociju savu, jā, bet tā kā dienas beigās tev tāpat tās emocijas ir, un tu viņas nevar sev tā kā atņemt. Jā. Viņas paliek tev. Jā, tā kā tas pacients nesaņem neko no tā, bet tā kā gal galā tu dzīvo ar to informāciju. Jo mums nav stāstīts, pieņemsim tas, ka ārsti var raudāt, ārsti var dusmoties, un tas nav mums ir jābūt ļoti neitrāliem. Mums nav stāstīts, ka mēs varam izpaust savas emocijas. Jā. Un tas ir arī varbūt tāds vezums, ko pēc tam ārsti ved mājās arī savām ģimenēm un tā kā, ko viņi paņem arī savā dzīvē un nodod citiem. Jā, tā kā es domāju, ka tā ir arī tāda masīva, varbūt arī kaut kādā savā veidā problēma, ka ārsti varbūt, viņiem, protams, ārstiem ir kaut kāda psihologa un tādā garā. Arī psihologiem ir, tu vienkārši psihologi, tur tā kā hierarhija. Jā, jo, ja mēs dzird tik daudz dažādas sūdzes par to, tā kā par cilvēku, kur vienkārši tā kā, kuriem ir savas problēmas, un tu jau arī tās problēmas sāc arī varbūt kaut kādā veidā redzēt arī sevī no tās perspektīvas, kā viņi domā. Jā, tā kā vienkārši medicīnas ētika un ir vienkārši šausmīgi interesanta. Tā kā vienkārši mācoties un kā mums stāsta, kas ir pareizi un kas nav. Arī kas ir ētiski un kas ir likumīgi. Tur tā kā bezgalīgi runāt par to tēmu, manuprāt, jo tur vienmēr izraisīs, tur vienmēr būs kaut kādas problēmas. Jā. Jo medicīna skar tā kā visus cilvēkus. Patīk tev, vai tas nepatīk, bet tev vienmēr vajadzēs veselību, vienmēr tā kā būs prioritāte, un tajā pašā laikā tā ētika vienmēr stāsies spēkā. Jā, jo tas, ko mums arī stāsta, tā kā, tas, ka tas ir ētiski, nenozīmē, ka tas ir likumīgi. Ļoti labs piemērs ir eitanāzija. Es nezinu, tas ir arī mans viedoklis, tas, ka cilvēkiem eitanāzijai vajadzētu būt tā kā, pieļaujamai un atļautai, jo, katram cilvēkam ir tiesības uz, tā kā, uz cienīgu nāvi, bet arī dzirdot to, ka, pieņemsim, onkoloģijas centrā tev pienāk pacients, nevis pienāk klāt, bet pasauc klāt un saka, lūdzu, man nogalinēt, es vairs nevaru paciest šīs sāpes. Tā kā, manuprāt, mums ir jābūt kaut kādai cieņai, kā mēs arī aizējam, jo tas, ka cilvēks mokās un tiešām, viņam pieņemsim arī jau ir tā kā, tāds gals stāvoklis, kur tu zini, ka viņš nomirs. Bet mēs viņu vēl joprojām paturam, jo tas ir likumīgi. Un mēs nevaram tā kā veikt eitanāziju viņam. Arī, pieņemsim, bija kaut kad nesen Delfos arī raksts, nesen 2 gadi, kur latvieti brauc uz Šveici taisīt eitanāziju, jo Latvijā vienkārši tas nav likumīgi. Tu nevari uztaisīt eitanāziju. Un arī, manuprāt, ar eitanāziju ir tā problēma, ka, man liekas, ka ārstu kodeksā bija rakstīts tas, ka mēs nedrīkstam kaut kādā veidā, harmot pacientu. Un eitanāzija jau ir tāda sava veida, tā kā ka eitanāzija jau ir tāda sava veida, tā kā cilvēka, pazaudēšana un tā kā mocīšana, un ka mēs tā kā tas tā kā, uzlikt mīkstot, nevis mēģina risināt problēmu, tā kā actually risinot to problēmu, kas izraisīja to visu. Bet vienkārši tāds tā kā, tava dzīve ir problēma, tā kā viss.
izpraud no kontakta. Nu, tā kā šis ir tikai viens piemērs, un ir tik daudz dažādu viņu. Jā, bet vispār šī profesija, tas novirziens, ko jūs ejat, ļoti daudz tādas morāls, ētisks jautājums raist, eitanāzija, tā pacienta manipulācija. Jā, un arī tas viss tā kā arī iekšēji ārstam, vai ne, ka tā kā sevi notrolē pret tā kā cilvēcīgām sajūtām, ka tā kā kaut kā tu šai profesijai upurē savu cilvēcību. Nu, es domāju, ka mēs jau ar Edvardu arī ejot iekšā šajās Nu, jūs to studijās apzināties, man liekas, tas tomēr ir tā kā mēs jāapzinās. kalpojam galu citiem galā. cilvēkiem, Jā. mēs upurējam savu veselību priekš citu cilvēku veselības. Tas jau ir, tāds, Cēl. tas jau ir saprotams, tā kā, jo ejot, arī es atceros, ka Jā. mums pieņemsim pirmajās lekcijās mums iedeva analizēt zinātnisko rakstu par izdegšanu studentos. Un, kad tu redzi to statistiku, ka 60 līdz 70% no studentiem izdeg, ir pašnāvniecisks domas, tu principā jau saproti, uz kuru pusi tu tā kā jau ej. Un, ka ir problēma ar to un ka ir jāmeklē kaut kādi varianti, lai ne tikai palīdzēt citiem, bet arī palīdzēt sev, jo es arī negribētu teikt, ka tas, ko mēs ar Edvardu darām, jo mēs burtiski mācāmies 95% no mūsu dzīves un 5% paliek gulēšana. Labi, varbūt tas ir bišķi pārspīlēti. Var sakot, jā. Bet, mums nav, principā mums nav brīvā. Es teikšu godīgi, mums nav brīvā laika. Ja mēs tiešām gribam arī tā kā ielikt sevī pamats un būt arī kompetenti un labi ārsti, tad tās ir tā ļoti liels upurēšanās no savas dzīves. Jā, bet tas interesantais faktors, manuprāt, tas, kas padara to visu tā, var teikt, worthwhile, ir tas, ka tā sfēra vienkārši pat par sevi vienmēr kustēsies uz priekšu un vienmēr būs daļa no sabiedrības un vienmēr būs vajadzīga. Un tādā ziņā tādēļ arī tas var šķist, ka tas ir tik emocionāli graustošs process, bet tur, tas ir, var sakot, tas ir principā neizbēgami. Jo, kā lai pasaka, tā sfēra ir tik saistīta vienkārši sabiedrība un tik ļoti nozīmīgi tas, ka, tur jebkurā gadījumā vajadzēs kaut kādas, vienmēr raisīsies problēmas vienkārši. Un vienmēr ir resursus nepieciešams šajā profesijā. Jā, tas, ko es centos pateikt. Latvijā arī ir kaut kāda statistika tik veikta par to, ka 50% no visiem ārstiem ir 60 vai 50 gadi. Tas nozīmē, ka viņi tūlīt jau arī ies pensijā, mums nebūs ārstu. Pusi no visiem ārstiem Latvijā, iedomājieties, vienkārši paņem un vienkārši izsviež ārā. Tas nebūs kas ārstē, un mums jau ir tā kā problēma. Mums jau ir dirsā šajā valstī. Vienkārši tā problēma tāda, ka tur tajā sfērā ir vienkārši tas viss tik atkarīgs nevis no tevis, bet no tā, ko tu sniedz tā kā citām lietām, uz to sfēru, kur tu strādā, atšķirībā salīdzinot ar citām jomām. Tur tādēļ arī vienkārši izraisīsies tās problēmas, jo tas nav vienkārši 9-to-5 darbs, tur tā kā, tur var sakot, jā, tur ir mentāli, var teikt, tur ir traki. Es studijā pieprasu čuru pauzi. Es domāju, mēs vispār varētu jau vilkt tādu epizodu uz galu. Jā. Mēs jau esam kvotu pārpildījuši. Super. Jā. Wow, Tā kā- šis bija ātri. Tā bija ātrākā stunda 20 minūtes. Es vienkārši domāju, ka mēs baigi ievilkāmies tajā medicīnas tieši tajā jautājumā, bet es gribēju Nē, pajautāt. mēs tos jautājumus īstenībā no kopējā īpatsvaru diezgan maz izņēmām. Jā. Jā, man vienkārši, es gribēju vēl pieskarties varbūt vienai tēmai, kas man bija svarīga. Vai jums, pieņemsim tev, Andy, tu esi stāstījis, ko tu mācies? Es, kādā epizodē ir izskanējis? Okay. Man vienkārši ir jautājums, jums nav bail par to, ka, pieņemsim, mākslīgais intelekts aizstās jūsu profesiju?
Jo man mums, kā ārstiem, kas ir arī principā tāda ļoti droša programma vai arī darba vieta, kas visticamāk netiks aizstāta, vēl joprojām pastāv tas risks, ka arī pēc tiem 10 gadiem, tur reāli, kas notiks pēc 10 gadiem, ka mēs jau tik ātri attīstāmies kā sabiedrība. Jā, ir bail, ka tas pastāv tas risks, ka es esmu izmācījies tik ilgi, un man darba vieta vienkārši nebūs, jo to būs aizņēmuši roboti, mākslīgais intelekts. Es nezinu, kā tev ir ar savu profesiju, ko tu studē? Man liekas, cik mana programma ir tā kā, savā ziņā ļoti plaša, bet ja mēs tā sašaurinām uz tādu tā kā uzņēmēja darbību plus kultūra, tā kā tādā vienā čupiņā, teiksim, man liekas, mākslīgais intelekts noteikti var to visu uzņēmēja darbības pusi pārņemt. Bet man liekas, to radošumu gluži nē. Man liekas, radošums ir kaut kas, ko mākslīgais intelekts nevar atņemt. Bet zini, arī tagad, kad pirms nesen bija tie Grammys, un tu dzirdi no tiem māksliniekiem, ka pēc 3 gadiem šeit vairs nebūs cilvēki, te būs vienkārši roboti. Jo, tu vari principā pieprasīt tam mākslīgam intelektam, un viņš uztais visu tā kā tu vēlies, tā kā ir pareizi, tā kā ir skaisti, tā kā cilvēki saprot vārdus, izvēlēties tādus, kādus vajag. Protams, es esmu tik šausmīgi par šo ideju, ka kultūra un mākslu rada ne cilvēki, kas ir vienkārši atņem to piesātināto vērtību, kas ir mākslai kā tādai, kas nāk no cilvēka. Jā, tas vairāk liekas nevis tā kā kaut kāds darbs, vai ne? Teiksim, ir šis tā kā radošais kaut kas, teiksim glāzni, paņemsim glāzni kā piemēram. Ir šis darbs, ne, cilvēks uzgleznoja. Un tad mākslīgais intelekts uztais to gleznu. Tas nav darbs, tas ir produkts. Jā, es tieši gribēju piebilst par šo tēmu, par radošām industrijām un mākslīgo intelektu. Vismaz tas, protams, ir manā subjektīvā viedoklī teikts izteiciens, bet, manuprāt, vismaz kā es saskatu to, es salīdzinu īstu tā kā cilvēku radītu mākslu, un tad es redzu bildus, ko ir izveidojis mākslīgais intelekts. Tu vienkārši vari, tā kā pat, ja tu nesaproti, kā tas strādā, tu vari saprast to, kur ir tas, es nezinu, kā je ne sais quoi, kur ir tā kā pielietots tas, tā kā tas detaļas, tā kā, vai ne, kur tu redz tā kā to cilvēcīgo, tā kā, nav sterils. Un, mākslīgais intelekts, tur vienkārši es to saskatu vienmēr kā tādu vairāku darbu apkopojumu. Tas ir vienkārši apkopojums, lai dabūtu labāko produktu. Jo viņš jau ņem no avota, tā kā mums cilvēkiem ir tā asociatīvā domāšana, vai ne, ka īsti tā kā katra oriģinālā ideja, kas mums ir, nav pilnībā oriģināla, mēs no asociācijām velkam, bet tomēr asociācijām. Mēs ņemam elementus no kaut kā un ieliekam citur. Bet viņam ir vairāk tas, ka viņš nevis ņem elementus un pieliek savu klāt, bet vairāk tas, ka viņš veido vairāk vai mazāk tādu kā kolāžu ar šiem avotiem, tām asociācijām. Jā, un vēl tas par visu būtību mākslā, vismaz kā es to saskatu, tas, ka cilvēki veido kaut ko jaunu. Tu redzēsi kaut kādu gleznu, ko uzgleznoja oriģināli, un pēc tam tu pārgleznosi savu versiju. Ļoti rēti tā versija būs tā kā tā pārtaisītā versija būs labāka, tieši tas pats ar mākslīgo intelektu. Ir tas, kad cilvēki vienmēr veidos kaut ko jaunu, kaut ko tā kā... Tas, ka tu veido kaut ko jaunu, tas arī attīsta tos radošo industriju, to radošo to iztēli cilvēkam. Mākslīgais intelekts kā tāds, manuprāt, vienkārši nevirzīs tos priekš, tas vienkārši paliks pie tā, kas tajā laikā ir vispopulārākais. Jā, man liekas, vienkārši mākslīgais intelekts, tā kā
mums te iepriekš arī izskanēja par to komfortu, vai ne, kad jūs mācījāties rītīgi, vai ne, jums vajadzēja iziet no komforta zonas. Un man liekas, galu galā mākslīgais intelekts ir tā kā visdestruktīvākais aspekts cilvēcei, kas ir mākslīgajam intelektam, ir tas, ka cilvēki nedomās vairāk. Viņi izmantos mākslīgo intelektu, lai viņa vietā visu dara, un tas izraisīs komfortu, mēs stagnēsim, un tas arī mūs iznīcinās. Zin kā, arī... Nu, tā kā, labi, es arī neesmu atbalstītais tai idejai, ka mēs strauji attīstamies, vai ne? Man šķiet, tas bija arī nav dabīgi, bet man liekas, tā kā arī tas komforts, ko mākslīgais intelekts tā kā sniedz, arī ir ļoti bīstam. Ir ļoti savāds posms vienkārši cilvēcei. Es domāju, ka varbūt tā progresēšana uz kaut ko jaunu, nu, tā kā mēs ejam kā tāda, es nezinu, parabola, gan arī, parabola? Nu, jā, tā ir parabola, ko tu rādīji, jā. Šitā, jā. Nu, jā, šitā ir parabola. No, šitā, nu, tā kā sāc no šeit, šitā. Tā ir hiperbola tad. Hiperbola. Jā, ok. Mēs tā kā tādā, šīs tā bija hiperbola? Jā, tā bija hiperbola. Ok. Jā, nu, ka mēs ar katru gadu tiek arvien vairāk un ātrāk mēs attīstāmies kā cilvēks. Un, manuprāt, viss ir vienkārši palicis tik šausmīgi jocīgs. Tādā ziņā, ka mēs tik ātri progresējam kā sabiedrība, mēs vienkārši vairs nesaprotam to, kas notiek mums apkārt. Mēs vairs nevaram sagramot to visu informāciju, kas mums vienkārši tiek izspļaut ārā. Jā. Bet arī tas, ko es gribēju pieminēt, ļoti daudz cilvēku arī saka to, ka mākslīgais intelekts ir slikts, bet to pašu izmanto. Es neesmu nekāda maipuķīta šajā arī visā situācijā. Bet, es arī ne. Nē, tomēr ir jāatzīst. Ļoti maz cilvēku, kur ļoti maz cilvēku, tomēr, izmantojuši tā kā, jā, mēs izmantojam. Bet, kā, tas ir vairāk, ka tu ar saprātu viņu lieto, jo arī, Pārāk daudz viņi arī neizmanto. Jā, un manuprāt, tas dubultais standarts ir tas, kas arī it īpaši arī mums ir tāda vides aizsardzība, kur, tu vienkārši redzi, ka cilvēks tā kā saprot, ka tas ir slikti, ka es izmantoju tur, kaut kādas jā, es zinu, man arī bija vides aizsardzība. Jā, es sapratu pilnīgi. Jā, man liekas, tā kā galu galā, dubultais standards, es izmantoju citu vārdu tam, liekulība. Okay. Tas ir kā es to sauc. Jā, fair enough. Bet, kulturāls. Bet man liekas, galu galā liekulība ir tā kā viscilvēcīgākā lieta, kas ir. Jā, jo mēs neesam racionāli domājuši. Jā. Tā kā būtnes, arī tas, ko es pieminēju podcastu sākumā. Mēs vienkārši domājam tagadnē, un tagad pienāk, un mēs nedomājam racionāli, tad jau ir par vēlu. Tas pats arī būs ar mākslīgo intelektu. Vienā momentā vienkārši būs par vēlu, un mēs neko vairs nevarēsim darīt. Jā, tā kā point of no return. Jā, un šis mums ļoti ietekmēs kā sabiedrība. Es domāju, ka mēs būsim, labi, es negribu beigt prognozēt. es būšu līdz babi. Jā. Kur tu redzi sev pēc 5 gadiem? Fucking mirušu. Visi mēs būsim. Tā kā es redzu, ka... Es būšu kiborgs, bļa. es tā kā redzu... Clutch GPT. Tas ir... Clutch GPT uztaisīs pats savējo. Podcastu epizodes jābūs tā kā mākslīgi ģenerētas. Jā, es redzu, ka mēs esam ļoti destruktīvi tādā ziņā. Mēs tiecamies to destruktīvismu ļoti, ļoti, ļoti ātri. Es domāju, ka mēs arī varbūt pat nesasniegsim tos arī es gribu savu otro pensiju līmeni ārā. Jo es saku, mēs neizdzīvosim līdz tiem 50, līdz 60, cik tur mums būs. Mēs, nosprāksim. Tā būs! Ja godīgi, es arī neticu. Es reāli neticu, ka man tā kā tie 70, 80 pienāks. Es reāli tam vairs tā kā, tas vairs nav reāli, manuprāt. Jā, man liekas arī ir tā kā tāds pienācis point of no return. Jā, viss jau ir next level buzzers jau. Jā. Jā, nē, beigām.
Klimaks. Šis var aiziet par tālu. Jā, es nezinu, es varētu šo podkāstu, bet neviens jau neklausītos kaut 4 stundu epizodu. Kuram, bļaļ, ir tik daudz laiks vispār? Nē, Jā, jā, kuram arī jūs tik ļoti klausāties, rūp? Mēs vienkārši visi droņījam to mākslīgo intelektu visu laiku. Mums Jā, nav fuck it, laika, jā, tā kā- mēs, droņiem. Mēs droņiem visu laiku. Jā, Mākslīgais Zadot intelekts kaut kā. droņīs mūsu vietā. jā. Vienkārši, es Turntables. es tik ļoti kretinē fucking ieiet tajos tredos vai whatever, tā kā vienalga, kāda ir tā kā sociālo mēdīju platforma, un redzēt tos 60-gadīgos fucking vīriešus vai sievietes, kas tā kā posto kaut kādas, tā kā viņu izveidotas pēdiņās smieklīgas joks par to, ka Reitoju savus bijušos. Es esmu redzējis to prikolitību, tā kā esmu redzējis. Man Fuck. slēgs zaļa balī. Es redzēju to vienu, kur sieviete, tā kā arī mākslīgi ģenerēts video, man liekas, ir profils šim, tā kā, kur specifiski ģenerē tā kā jokus caur mākslīgo intelektu. Un tur ir tā kā, tas joks ir par to, ka sievieti atnāk pie ārsta un saka, ka manam vīram ir gonoreja, un viņš jautā, un tas ārsts jautā, kāpēc viņš nav šeit? Tāpēc, ka viņš nezina. That's the fucking joke. Un tā kā mēs patērējam tā kā resursus šādam tā kā sūdam. Nu, ko nozīmē hitražops? Viltīga dīrs. Hitražops. Šādiem hitražopiem. Tā kā tik nevajadzīgi. Man prieks, ka tā kā tu pārliecinājies Jā. par savu terminu izvēli. Man vienkārši patīk. Mūsu Vārds. Džārvis vienkārši. Mēmākais hitražops. Džārvis, bļa, klačis, lūdzu paskat, kas ir hitražops. Klač GPT, kas ir hitražops. Ieču kaut ko tas nozīmē. Jā. -2 paņa ar ūdeni. Reāli. Un tā kā, jā, tā kā nekas netiek regulēts ar šo, un mēs vienkārši, Tas vispār uzdod vēl inčīgi jautājumu. Tā kā man ienāca inčīgs jautājums. Domā, mākslīgais intelekts varētu tikt tā kā valstiski regulēts? viņi jau, es zinu, ka, man liekas, ka jau ir Jā? izveidots mākslīgās inteliģences. Man šķiet, ka jā, Intelekts. es kaut kur esmu Intelekts, redzējis. what the fuck. Kaut, jā. Jā, ir kaut kāds jau kaut kāda valsts iekārta, kas ir domāts tieši mākslīgajiem intelektam. Jā? Jā. Es Arī- neesmu par šo vispār tā kā... Nesen, Nē, man es liekas, gadu atpakaļ, bet man liekas, ka Jā, es tagad ir kaut kā tā, jā, kaut kas bija par vienu priekšā, man vienā programmā bija rīktīgi Jo par mākslīgo tāpēc- intelektu. Jā. Arī, kas man, labi, nē, es negribu par savām pasniedzējiem runāt, bet, šis bija citā universitātē. Cik es varbūt vidas aizsardzība, tā kā, ir tā kā, tā kā priekšmets, kas ir caur Eiropas Savienību ieviests, lai, Jā, visiem ir veicinātu obligāti, studentiem, tā kā jā. to Jā. saprašanu par to vidi. Jā. Kas man pārsteidz šajā universitātē, kas bija kaut kur ārzemēs. Tu man pārsūtīji to Instā bija kaut kur vai Jā. TikTokā kaut kur. Tā kā, Bija, ka vides aizsardzības... ka kāda mācīja tur bija. Jā, un pasniedzējs pats ir kaut kādā tā kā mācās vēl additionally programmu mākslīgais intelekts kaut kas sauc to programmu, bet runā par vides aizsardzību. Ne, vienkārši Tā- ļoti interesanti. Tas ir Liekulība. Tas ir tāds fucking, tā kā dubultais Liekulība. Tā ir tāda liekula, kur ir tā kā tā loģika, tu man pasniedz, un tagad gribi teikt, lai es runāju par vides aizsardzību, un tā kā tiešām iesaistos tavās diskusijās, bet tu pats... Pēc tam pēc divām stundām mācīties vēl par mākslīgā intelektu kaut kādu fucking vadoni vai, nezinu, vietnieku, whatever. Tā kā es nesaprotu. Nē, vienkārši man tur, labi, then again, mēs neesam baigie eksperti mākslīgajā intelektā. Es neesmu baigi pārāk dziļi iedziļinājies tajā tēmā, un gan jau ir kaut kādi vēl specifiskāki veidi, kā paskaidros, kā tas viss strādā, cik daudz resursi ir patērēti, cik daudz spēļu ar ūdeni ir izlieti, cik daudz serveri patērē elektrību, enerģiju, lai ražotu bildes ar kaut kādu kādu lidmašīnu, kas ir tā kā krokodils. Es nezinu, bet tā kā. Bet tas, Bet, ziniet, es domāju, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Varbūt tur ir kaut kāds veids, kā var attīstīt, kā var palīdzēt vidēji
kaut kādā veidā izmantojot mākslīgu intelektu, bet tas man šķiet ir tik ļoti distopiski tā domāt, un ļoti arī tā, nezinu, tā kā censties, tā kā māja deg, tu centies tā kā apstādāt ugunsgrēku, un tu uzlej virsū vēl benzīnu. Tā kā tas nestrādā tā, manuprāt, es nezinu. Ziniet, manuprāt, es esmu atradis risinājumu šim. Ok. Ja Kā tu izglābs cilvēks? Ok, vienkārši neutralizējam sociālos mēdījus. Nahujam viņus vajag. Godīgi sakot, nahujam. Kāpēc mēs nevaram vienkārši palikt pie īziņām, pie pasta baložiem? Tā kā zemāks dopamīns, pirmkārt, mazāk resursu, Saprotu, otrkārt. es pilnīgi piekrītu. Man liekas, tā būtu ļoti laba ideja, ja būtu kaut kādā veidā sabiedrība izveidot tā. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc, nē. Bet saprotu, tā kā tas, ka tas jau ir izgudros, tas, ka tas jau ir Jā, iespējams tas- agrāk vai vēlāk, pat ja mēs, kad maģiskā veidā apstādām visus pēc 100 gadiem tāpat, tas tiks ieviests atpakaļ, jo tas ir vienkārši tikai un vienīgi tāpēc, ka tas ir ātrāk. Un cilvēki prioritizēs to, ka lietas ir ātrākas, nevis labākas. Vienmēr. Time is a flat circle. I imitate the way I walk, You the can- way I You talk. can imitate the way I talk. The way I walk. Can you imitate But man's my soul? question to you, Okay, it is our she's- right to ask she's questions. tik- Labi, šis aizgāja bišķi. Fucking par ASMR aizgāja. Labi, A labi. man's soul. Pievēršamies. Okay, Ok, vispār labi. diezgan dārg aizgāja. Jā. Bet, ok, labi. Jā, secinājumi varbūt Pīsiņš, tā kā jums savāk cīsiņš. tā kā nē, paga. Get the fuck off my lane, pirmām kārtām. Ej pa saucēliņu pimpi. Nu jā, bet tā kā nesties mani pasties spogulī. Anyway, secinājumi, galu galā secinājumi. Vienkārši tā kā pēdējā domā, kas jums bija secinājumi. I guess kinda tu jau pateici. Klusē Izdzēšam kā partizāns. sociālos mēdījus, uztaisam restartu cilvēcei. Bet pat ne restart. Es domāju, ka vienkārši mums vajag pie kaut kāda, ok, nu, tā kā vērtības mums nav saliktas pa plauktiņiem. Es domāju, ka tas vērtība komplekss, kas mums ir, tā kā, ir kaut kādām tā kā izmaiņām jānotiek jā, mūsu vērtībās. Un es domāju, ka tad arī mēs būsim tāda labāka sabiedrība varbūt. Es nezinu. Yeah. Ko tu domāji, Dod? Nē, pirmkārt, es pateikšu to, ka man ļoti bail zināt par paralēlu pasauli, kur es neiepazītu jūs. Man ir šausmīgi bail zināt, kur es būtu. Tā kā, Ok, pagad, tas var aiziet vēl tumšāk. labi, šitas ir Tas vēl, jau bet es esmu tā būs pateicīgs, ka dziļāka man tiks- bedre, kur Mums iet, vajag- ja mēs tā kā attīstām šo ideju. It's like Jā. sunshines and rainbows now. Jā, jā. Ok, nu, tad jau pēdējā lieta, ko es jums lūgšu, ir, nu, tā kā prasīšu, whatever the fuck. Vai jums ir kaut kādi plagi? Kaut kāda reklāma, savas lietas, ko noreklamēt, whatever, tā kā vienkārši noplagot, you know. Klačmanis. Tas vienmēr. Klačmans, klausieties, lūdzu, bļaļ, beidzot, nahuj. Jā, lūdzu, noklausieties visu epizodu, trenējiet savus dopamīnu receptors. Uzmanības noturēšanas spējas. Jā, trenējiet savus uzmanības noturēšanas spējas, samaziniet savu dopamīnu. Tā kā Savādāk. noklausieties epizodi un mēģiniet vienkārši sev noformulēt, tā kā, kas ir kaut kāda viena tēma, kaut kāda viena doma atziņa, ko es varēju gūt no šīs epizodes, ko es varu tā kā atcerēties no šīs epizodes. Un ja tu esi viens no tiem klausītājiem, kurš ir ticis šitik tālu, Kas ir 0? cerams, ka nē. Nu, Es ļoti lepojos par tevi. Tu esi Jā, mūsu tu esi sabiedrības pilārs. tu esi sabiedrības krējums. bļaļ. Jā, tu. Viss tā kā aizmirst par tā kā šīm ekonomiskajām šķirām, vai ne, Kārlis Marks un tā tālāk. Nē, ja tu esi ticis Klačmaņa epizodē, gada jubilejas epizodē, līdz pašām beigām, tu esi visu sasniedzis un sasniegsi vēl. Tieši tā. Un tu neesi lohs. Nē, tu esi ahujenijs pipars. Reāli. Tu esi pasācens. Tu esi mēmākais pasaules. Nākamajā līmenī. Reāli.
Jā, mums nav nekas tā kā ko ieplūgot. Nesam aizņemt pārāk daudz ar savām studijām. Mums nav hobiju, ja godīgi. Jā, esmu vienīgais viņiem draugs ārpus skolas. Jā. Un jau tā es tā kā knapi turos. Jā, labi. Paldies. Paldies, ka klausījāties. Paldies jums! Jā, pīsniņš cīsiņš. Čīverība.